Iesēdieties ērti un brīvi un uzsāksim meditāciju. Šis ir ļoti spēcīgs laiks meditācijām un vēlmju izteikšanai, tāpēc, ka šis ir saulgriežu laiks. Ziemassvētkos un vasaras vidū Jāņos ir saulgrieži, un tie ir vēl spēcīgāki par saulstāvjiem, saulgriežiem, kas ir rudenī un pavasarī. Bet visspēcīgākais laiks ir tieši šajā brīdī. Visspēcīgākā diena ir no 20. uz 21. Tā ir spēcīgāk pat par to, kas ir naktī. Jūnijā. Kāpēc? Tāpēc, ka decembrī tava izteiktā vārda spēks ir ielikts mazā gaismas sēkliņā. Un šī mazā gaismas sēkliņa kopā ar dienas garumu sāk augt, un tavs vārda spēks sāk pieņemties spēkā. Šī meditācija šodien saucās Tava esība. Sazemējies. Palūdz, lai no augstākā kosmiskā radītāja, no centrālās saules, tevi ienāk visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Tevi ienāk tavu gaismas dievu radītāju, augstāko daļu un dievišķo virsbūtību enerģijas. Tās ienāk caur taviem enerģētiskajiem centriem un piepilda visu tavu ķermeni, fizisku un smalkos. Domās turpina izsaukt visus tīrās gaismas un mīlestības spēkus. Un ja vēlies domās klusiņām pie sevis saki, visaugstākais kosmiskais radītājs, mani tīrās gaismas un mīlestības skolotāji, mani tīrās gaismas un mīlestības sargeņģeļi, mani kosmiskie gaismas vecāki, gaismas dzīvības sējēji un bez nosacījuma mīlestības gaismas planētas, gaismas dievi radītāji un skolotāji, mana augstākā daļa un mana dievišķā visbūtība, visas tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Es lūdzu ieplūstiet manī un lūdzu piepildiet mani. Un es dodu atļauju, ka tīrās gaismas un mīlestības spēki maksimāli jaudīgi ceļ manas vibrācijas. Tā izsaki tu un domās piedalies vibrāciju celšanā pats ar savu iekšējo domu spēku un izteiktās vēlmes spēku. Lūdzu, lai ceļas tavas vibrācijas ar gaismu un mīlestību
Ļauj, lai tavs ķermenis piepildās ar gaismu un mīlestību, jo tu taču pats sākuma sākumā esi no gaismas un mīlestības. Es ceru, ka tu apzinies, ka tu esi tīrā gaisma un mīlestība. Tu esi tīrās gaismas enerģija forma, centrālās saules radīta ar iespējām turpināt gaismas radīšanas procesu, izzināt centrālās saules radīto ar iespējām turpināt gaismas radīšanas procesu, radīt jaunas formas un matēriju apgūt pieredzi un nodot augstākajam kosmiskajam radītājam, absolūtajam Dievam. Tu esi centrālās saules radīta individualitāte un personība. Un tev ir dievišķā virsbūtība, kuras kompetencē ir radīt, aktivizēt un darboties ar tīrās gaismas un mīlestības enerģijām. Tu esi šī radītā individualitāte un personība, un tev ir pilnas tiesības vienmēr un visur pielietot tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Un kā šīs radītās centrālās saules gaismas daļa, kas iemiesota šeit uz zemes, tu vari atjaunot savu savienojumu ar savu sākotni, ar savu dievišķo virsbūtību, ar savu sākotnējo individualitāti, ar savu pilnīgo daļu. Tu visu to vari, tikai apzinies to, ka tu to vari un drīksti, un uzsver sevī, ka tu aktivizē atkal un atkal, ar iestiprinātajām gaismas enerģijām, radi vēl un vēl spēcīgāk šo tīro gaismas un mīlestības enerģiju jaudu. Aktivizē sevī kosmisko saules uguns enerģiju, aktivizē centrālā visuma havonas, visas tavas sākotnes tīrās gaismas un mīlestības enerģijas. Aktivizē kosmisko kristālisko enerģiju un aktivizē smaragdzaļo staru no mūsu galaktiskā kodola un aktivizē kristālisko gaismas enerģiju no mūsu visuma centra Nebadona un galvaspilsētas Salvingtonas. Aktivizē dzīvības zieda matrices, atjaunojošo enerģiju. Aktivizē visas apvienotās centrālās saules, gaismas enerģijas, tai skaitā aktivizē kosmisko mātes radīšanas enerģiju un aktivizē kosmisko vīrišķo spēka enerģiju. Tu esi gaismas Dievs radītājs, un tāpēc pēc savas vēlmes spēja ar laika telpas enerģijām, saskaņā ar 6 un augstāku dimensiju vibrācijām, jebkurā brīdī pārvietoties laikā un telpā. Dod atļauju savai daudzdimensiju gaismas būtībai pārvietoties laikā un telpā, savā pagātnē, tagadnē un nākotnē. Un domās izsaki nodomu, ka tu vēlies atkal un atkal prast to, ko reiz kā gaismas būtne esi pratis. Domās izsaki nodomu, ka tu vēlies atjaunot prasmi pārvietoties laikā un telpā, tā kā tu to prati, pirms iemiesošanās dualisma nošķirtajā laika telpā. Un domās izsaki, ka tu vēlies, ka tava pilnīgā būtība
tava esība atkal atjaunojas tavā sākotnējā gaismā, mīlestībā un gaismas prasmēs. Un atkal tā kā tu to prati, pirms pieredzes apgūšanas duālajā ļaunuma un ciešanu nošķirtajā laika telpā, pieņem lēmumu, ka es atjaunoju sevi savā sākotnējā dievišķajā gaismas veidolā šobrīd, jo tu taču zini, tu taču to jau zini, lai kāda tā izskatās, visas tavas spējas un prasmes tev kādreiz ir bijušas. Jo redzi, viss kādreiz ir bijis gaismas formā, arī tava sākotne. Arī ļauno pasauli kādreiz ir bijusi gaisma, tikai šobrīd tā ir izkropļota gaismas forma, kurā ir izjaukta dzīvības zieda, enerģijas struktūra. Daudz, kas ir izjaukts, izkropļots un daudz, ko no tā, ko tu esi pratis, tu esi pazaudējis. Tāpēc domās izsaki nodomu, lai centrālās saules, sākuma enerģija, havona enerģija ieplūst tevī un atjauno tevī tavu sākotni. Palūdz, lai gaismas enerģijas ieplūst tevī, atjauno vai atdod tev atpakaļ no tevis nozagto, iekšējās bezgalības, gaismas, dzīvības dzirksti. Tāpēc domās var izteikt nodomu. Es pieprasu atdot man atpakaļ, atdot man piederošo, iekšējās bezgalības, gaismas dzīvības dzirksti, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. Es pieprasu, ka manī atgriežas manas iekšējās bezgalības, gaismas dzīvības dzirksts, spēks, jauda, un es to spēju atkal pielietot tam mērķim, kura dēļ viņa man ir piešķirta, kā iemiesotam cilvēkam. Ļauj, lai tevi atjaunojas tava gaisma un mīlestība, tava dvēsele un dvēseles spēks, lai atjaunojas tava gaismas dzīvības dzirksts, lai atjaunojas tava iekšējā bezgalība, iekšējās gaismas un harmonijas enerģijās, un atjaunojas tevī tava dievišķā būtība, tava spēja redzēt, tava spēja just, tava spēja zināt, tava spēja prast, tava spēja pieskarties un mīlēt, un kā dievišķai būtībai, palūdz, lai tas tevī tiek atjaunots. Un tad lēnām, pavisam lēnām, apzinies savas plaukstas. Tavas plaukstas ir pavērtas uz augšu. Tās ir atvērtas. Lēnām, pavisam lēnām. Atver savu plaukstu. Tā, lai tavā plaukstā tiek iedota gaismas sfēra. Palūdz, lai tiek noņemti visi šķēršļi, kas tev var traucēt gaismas sfēras saņemšanai. Atver plaukstu un domās palūdz, lai tīrās gaismas un mīlestības
gaismas skolotāju un gaismas sargeņģeļu. Klātbūtne tevī veido gaismas enerģijas sfēru. Un to var sajust kā vieglu kustību, kas pieskarās tavām rokām. Vizualizē un sajūti. Iedomājies vai iztēlē radi, ka šī gaismas sfēra, kas ir tavā plaukstā vai pat abās plaukstās, kā viena liela gaismas sfēra, ir varavīksnes krāsās un dzīvības zieda struktūrā. Un to var sajust kā vieglu kustību, kas pieskarās tavām rokām, vienai vai abās plaukstās. Dod atļauju, lai gaismas skolotāji tavās plaukstās vai vienā ieliek šo gaismas sfēru. Un brīdī, kad tu sajūti, ka plaukstā ņirbinās un vibrē gaismas un mīlestības, gaismas skolotāja ieliktā enerģiju sfēra, ieliec to sevī. Ieliec šo dzīvības ziedu struktūrā zaigojošo, ņirbošo un gaismas mīlestības enerģiju sfēra savā nulles enerģētiskajā centrā. Ieliec un ļauj šai sfērai paplašināties, pieaugt un pieņemties telpiskajā bezgalībā. Tavs nulles enerģētiskais centrs atrodas 20 centimetri zem kājām, un tas savieno tevi ar māmuļu zemi. Un tieši māmuļas zeme ir tā, kas dod tev vitalitāti, kas dod tev dzīvības spēku. Un tieši māmuļas zeme ir tā, kas palīdz tavā materiālajā pasaulē un fiziskajā pasaulē saņemt tavas materiālās vērtības. Un vari palūgt, lai gaismas un mīlestības spēki aktivizē tevī spēju materializēt. Un gaismu un mīlestību pārveidot tajā, kas vajadzīga tev un sabiedrības kopējam labumam, un transformē ļaunumu un ciešanas, transformē sāpes un izmisumu, kas atrodas starp tevi un māmuļu zemi, kas atrodas māmuļas zemes enerģētiskajā laukā. Tad pavērs atkal plaukst uz augšu. Un kamēr es runāju tavā plaukstā, jau atkal sāk ņirbināties nākošais gaismas enerģija veidojums, nākošā gaismas un mīlestības enerģiju sfēra. Ja tu uzticies gaismas skolotājiem, viņi tevī ieliks nākošo gaismas un mīlestības enerģijas sfēru. Arī tā mirdz visavas varavīksnes krāsās. Un tad, kad tu viņu sajūti, ievieto to savā pirmajā enerģētiskajā centrā, astes kaula rajonā, kā dzīvības un vitalitātes un spēka un veselības enerģiju, lai tā ir spēks un vitalitāte. Un lai tava dzīvības enerģija ir plūstoša tavā ķermenī ar gaismu un mīlestību. Un lai piepildās tava fiziskā ķermeņa matrice. Palūdz, lai gaismas enerģijas sakārto tevī to, kas tevī ir kā problemātiskās lietas. Varbūt tā ir veselība, varbūt vitalitāte. Varbūt vienkārši spēkā būt šeit uz zemes, tevī pietrūkst spēka.
Un lai mugurkaulā enerģija plūst caur tevi kā caur antenu starp kosmosu un zemi. Un kamēr es runāju, tavās plaukstās jau ir nākošais gaismas enerģijas veidojums. Gaismas enerģija dāvana tev. Gaismas enerģija kā bumba un ievieto to savā otrajā enerģētiskajā centrā, nabas rajonā. Patiesībā 3 pirksti zem nabiņas, bet iespējams, ka sfēra jau ir tik liela, ka viss vēdera dobums tiek aizpildīts ar šo gaismas sfēru. Un ļauj tai izplesties, ļauj tai augt un piepildīt tavu otro enerģētisko centru, dzēšot un transformējot jebko, kas tev ir liekas, dzēšot visas karmiskās saites, visas sāpes un ciešanas, kas nāk pa dzimtu, un kas ir noformējušās tevī šīs un iepriekšējo reinkarnāciju laikā, lai tas viss tiek dzēsts, bet mugurkaulā atjaunojas enerģijas plūsmu. Mugurkaulā brīvās gribas centru atrašanās vieta iezaigojas tīrās gaismas un mīlestības enerģijās. Un tad atkal noliec savu plaukstu. Pastiep savu plaukstu, lai tev plaukstā tiek iedota nākamā gaismas enerģijas sfēra. Ļauj tai ienākt tevī, un tad ieliec to sava saules spinuma rajonā. Šī ir tā vieta, kur diezgan bieži kāds mums mēģina apturēt mūsu enerģijas plūsmu, traucē cilvēkiem izpausties šeit un tagad, darbībā, rīcībās, idejās, traucē piepildīt savu dzīves mērķi un saprast dzīves jēgu. Traucē piepildīt dvēseles zemes un kosmisko uzdevumu. Iedarbini savu trešo enerģētisko centru ar šīs sfēras palīdzību. Vēl vari palūgt šai enerģijai, lai tiek aizskalots viss mazvērtību sajūtu kopums, kas ir aizkuņģa dziedzera rajonā, lai aiziet aizvainojums, dusmas un naids un atriebības alkas no aknu rajona. Lai aiziet nespēja pieņemt šo pasauli, tādu kāda tā ir, negatīvo enerģiju veidā, no tā kuņģa rajona. Un ja tu vēlies, tu vari vēl un vēl ielikt dažas šādas gaismas un mīlestības, dzīvības ziedu struktūras, enerģiju sfēras. Ielikt tās īpaši, trešā enerģētiskā centra atbilstošajos orgānos. Jo tieši trešais enerģētiskais centrs ir šeit un tagad enerģiju vieta. Tā kā tu izpaudies, spēj darboties, rīkoties šeit un tagad laika telpā. Un tad atkal pastiep plaukstu. Tajā tiek iedota jauna gaismas un mīlestības enerģiju sfēra. Un ieliec to savā sirds enerģētiskajā rajonā. Lai tava sirsniņa, lai tavas plaušas darbojas veselības režīmā, lai sirds tev ir laba un stipra, bet plaušas spēja apgādāt tevi ar skābekli. Lai tev ir mošs prāts, dzidra un skaidra domāšana, un ļauj, lai šī sfēra izplešās, apņemot tevi, izplešās vēl un vēl, un vēl tālu aiz tavas būtības robežā, lai tu spēj saprast dažādas mīlestības, enerģiju formas, mīlestību uz māti, mīlestību uz bērnu,
mīlestību uz dzimteni, mīlestību uz planētu Zemi un vienkārši mīlestību, bez nosacījumu un bez robežu mīlestību. Cēlākā no cēlākā. Ļauj, lai tava sirds izplešās mīlestības enerģijās. Un tad atkal atver savu plaukstu. Lai šajā plaukstā tev tiek iedota nākamā gaismas sfēra, ko tu vari sajust kā vieglu kustību, kas pieskarās tavām rokām, un ieliec to savā kakla enerģētiskajā centrā. Tu jau zini, kakls tev ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka caur to tu veido savu saskarsmi, un tu veido saskarsmi ar tiem, kurus tu mīli, un kuri mīl tevi, un varbūt lūdz Dievu par tevi. Un dažkārt tu veido saskarsmi ar tiem, kuri tevi nemīl. Bet, lai veidotu saskarsmi ar tiem, kuri tevi nemīl, tev ir jāmāk atrast kompromisus par sadarbību, tā lai attiecības veidotos pozitīvas. Tāpēc tavam kaklam ir jādarbojas gaismas un mīlestības enerģiju frekvencēs. Un ļauj tavam kaklam būt veselam ar gaismu un mīlestību, izrunāt katru vārdu. Un katrs tavs vārds, ko tu izrunā, tas paliek tevī, tavā enerģētiskajā laukā 2 gadus. Bet ja tu kādu vārdu izrunā vēlreiz un vēlreiz, tad katru reizi izrunā to vārdu atkārtojumu pareizini ar 2. Un ja tu 5 reizes kādam esi pateicis, es tevi mīlu, tad 10 gadus šo vārdu nospiedums tavos smalkajos ķermeņos mirdzēs. Mirdzēs šo vārdu skaistums un burvība. Tādā veidā tu nes visus vārdus, ko kādreiz esi sacījis. Apzinies sevī, vai tavi vārdi ir tikai gaisma un mīlestību starojoši. Un tad atkal atver savu plaukstu. Tev šajā plaukstā tiks iedota gaismas sfēra, kā ņirboņa, kā vibrācija, un sajūti to savās rokās, un tad ieliec to zemapziņas matrices rajonā. Tas ir 6. enerģētiskajā centrā, jeb 3. acs rajons, tava pieres daļa. Ieliec šo sfēru savā pieres daļā, un lai viss piepildās ar gaismu un mīlestību. Lai no tavas zemapziņas tiek izdzēstas pieredzes, ciešana emocijas. Lai no tavas pieredzes dzēšas sāpes un nodevība. Lai no tavas pieredzes dzēšās viss, kas tev radījis asaras, izmisumu un bezcerību. Bet tā vietā palūdz, lai tevī atjaunojas tavas spējas, gaišs zināšanas, gaišs prasmes, gaišs jušana un gaišs dzirdība un gaišs redzība. Spēja materializēt un dematerializēt. Un kāpēc gan ne? Varbūt pat levitācija un teleportācija. Lai tava intuīcija atjaunojas un lai saprāta gari ar tevi savienojas, apvienojas maksimālā spēkā un jaudā. Un tu jau zini vēl, ko tu vēlies. Varbūt tā ir fiziskās redzes uzlabošanās, varbūt tā ir dzirde, varbūt tu vēlies, lai uzlabojas atmiņa, un varbūt tās ir galvas sāpes, no kurām tu vēlies atbrīvoties. Problēmas sajūtas un negatīvās enerģijas, lai tiek aizvietotas ar tavas esības, ar tavas dievišķās esības, gaismas un mīlestības prasmēm. Un tu jau zini, ko vēl tu vēlies prast
un varēt šajā dzīvē. Un ieraugā gaismas sfēra dzīvības zieda struktūrā virmo dažādu enerģiju dažādās varavīksnes krāsās. Un tad vēlreiz pastiep plaukstu. Atver plaukstu, un tev šajā plaukstā tiks iedota vēl viena gaismas un mīlestības enerģiju sfēra. Un to tu ievieto savā 7. enerģētiskajā centrā, savā galvas kausa augšpusē. Ļauj, lai šī sfēra sāk izplesties, veidojot dzīvības zieda rakstu visur tur, kur gaismas un harmonijas enerģijas ir bijušas nepietiekošas vai pat izkropļotas. Ļauj tev ieplūst enerģijai, tā lai enerģija, ko tu ieliki sevī, ar dzīvības zieda struktūrā esošajām gaismas sfērām, pulsē visā tavā ķermenī un sāk plūst un tiekties uz augšu. Lai enerģija plūst uz augšu, caur 8. enerģētisko centru, kas sākotnēji garīgi attīstoties, sākumā tā ir tikai 28 centimetri virs tavas galvas, bet jo vairāk un spēcīgāk tu proti darboties ar gaismas enerģijām, jo vairāk 8. enerģētiskais centrs attālinās no tava fiziskā ķermeņa, aizdejot zvaigžņu ceļos. Cel savas enerģijas uz augšu, caur 9. enerģētisko centru, caur 10. enerģētisko centru, caur 11., 12. un 13. enerģētisko centru, uz augšu, vēl uz augšu, veidojot gaismas tiltu, pa tavu sudraba pavadienu un antaharānu, uz augšu, uz tavu visbūtību. Un lai atjaunojas tava gaismas būtības kodu sistēmu, lai tu topi par tīro gaismu un cel šo gaismu uz augšu, kā gaismas trūklaku. Cel to cauri mūsu saules sistēmai, caur galaktiku, mūsu galaktiku piena ceļš. Cel vēl uz augšu savu gaismas staru, savu gaismas trūklaku, cauri Norlatiadeka zvaigznājam, un cel to vēl uz augšu. Cel līdz Salvingtonai, tā lai tu spēj iziet cauri mūsu visumam. Un tad cel vēl, un vēl uz augšu, uz mūsu visuma centru, Uversu. Cel vēl uz augšu ārpus Orvantonas, līdz centrālajai visumam. Un tad ļauj savienoties sev ar savu sākotni, ar to, kas tu esi bijis savā sākotnē. Un šobrīd esi šeit kā neliela daļa. Esi iemiesots cilvēka ķermenī. Šeit tu esi cilvēks. Un cilvēka ķermenim ir 2 enerģiju formas. Zemes līmeņa cilvēka ķermeņa forma un dievišķā ķermeņa būtība, kas ir smalka enerģija, kura ieplūdusi un iemiesojusies cilvēka ķermenī. Tāpēc savienos caur sevi, caur savu dievišķo būtību pats sevi, ar savu sākumu, ar sākuma avotu, kas patiesībā esi tu pats. Un kad esi savienojies, kad esi atradis savu ceļu mājup, enerģētisko ceļu, tad ar laika telpas enerģijām var ierasties uz kādu sapulci, kurā ir ieradušies jaudīgākie un drosmīgākie no gaismas spēkiem, no gaismas būtnēm un būtībā, tā skaitā
arī tu. Un tā ir sapulce. Tā ir mūsu visumā uversā sapulce, uz kuru ir ieradušies bezgala daudz norūpējušos gaismas būtņu. Tā ir telpa amfiteātra veidā. Tā ir milzīga plaša telpa ar milzīgu gaismas plūdumu. Gaisma ir visur esoša. Amfiteātra zāles formā izveidotajā telpas vidū ir liela daļa atvēlēta centrā tiem, kas lemj, kā apturēt ļauno. Ieraugi vai atceries šo vietu no savām tālajām atmiņām. Ieraugi šo spilgto gaismu, vizualizē vai izdomā, vai, ja spēj, tad pamēģini atcerēties to no savām atmiņām. Pamēģini palūgt, lai no tavas dievišķās matrices, tava personīgā segmenta, atveras tā daļa, kur ir ieraksti par šo sapulci. Un tā tu spēj ieraudzīt, un tu ieraugi sevi šīs sanāksmes laikā. Un paraugies uz tiem, kur izsaka projektu par ļaunumu apturēšanu. Tur ir visi 7daļīgie dievi, visi virsvisumu radītāji. Starp tiem ir arī saibēli. Viņiem blakus ir vecajie, bet pretī daudzu milzīgo gaismas kuģu un flotiļu kuģu kapteiņu. Bet vēl vairāk ir to, kuri ir nolēmuši doties uz ļaunumu pārņemto kosmisko posta vietu. Tādu domu biedru un gaismas speciālistu no dažādām jomām ir ļoti daudz. Visu grupu līderi ir projekta apspriešanas teritorijā, amfiteātra centrā. Un amfiteātra zāle ir milzīga. Milzīga. Taču neskatoties uz to, tā ir pārpildīta. Pamēģini atcerēties, kur tajā brīdī esi tu. Pamēģini atcerēties, cik drosmes ir tevī tajā mirklī. Un vēl pamēģini atcerēties to, cik liels naivums valdīja rīcības projekta apspriešanas brīdī. Un cik naivs tajā brīdī bija arī tu, jo nezināja, ko nozīmē dualisms, ļaunums un virzība, ko dualismā sauc par evolūcijas vektoru uz leju. Kaut uz mirkli pamēģini sajust ar laika telpas enerģijām sevi tur. Pamēģini atcerēties, vai tu biji pie pirmajiem, kas devās uz leju, uz visumu, ko sauc par Nebadonu. Un Nebadona plašajā visumā atrodas zvaigznājs, Norlatiadeks. Bet šajā zvaigznājā ir kāds stūrītis, ko ir pārņēmusi tumsa un ļaunums, un šo vietu sauc par Sātanību. Vai tu atceries? Kā bija? Vai tu biji pie pirmajiem, kas devās uz leju iemiesoties? Vai tu biji pie tiem, kas nolēmos gaidīt ar iemiesošanos? Un tad visi ar satraukumu konstatēja, ka signāla impulss no tiem, kur ir devušies uz Sātaniju pirmajā, ir pazudis. Un tu noteikti kādā brīdī pieņēmi lēmumu iemiesoties. Vai tas bija sākumā, kur devās paši drosmīgākie un laikam taču arī paši naivākie, jo cerēja uz ātru un vieglu uzvaru? Un vai tu biji pie tiem, kas pamatojoties uz sakaru pārtraukšanu zināja, ka iemiesojoties arī vari tikt apzakts
iznīcināts un pazudināts. Un patiesībā laikam taču nav svarīgi, kurš tu biji, sākumā vai pēc tam. Svarīgi ir kas cits, tas, ka šobrīd tu esi šeit uz zemes. Un pamēģini atcerēties to mirkli, tajā sapulcē, kad tev bija kvēlojoša sirds, gaisma un mīlestība tevī. Un tas tevi vadīja uz šo dīvaino nostūri, ko citi sauc par ļaunumu, par duālo pasauli, kur brīžiem ļaunums ir stiprāks par gaismu un mīlestību. Bet tu esi te. Tu esi te, un mīlestība ir tevī. Un tu esi uz šīs zemes, un var izturēt postu un ciešanas tikai tāpēc vien, ka šī ir ārkārtīgi skaista planēta, un tu esi uz šīs planētas. Un tu esi šeit un iedomājies, ka tevī ir tik daudz gaismas un mīlestības, ka ļaunums un tumsa ir ārpus tevis. Tā nav spējīga tikt tev klāt. Un tev ir vieglas kājas un vieglas rokas. Un tev ir laba un stipra sirds, kurā ir prieks un mīlestība. Un tāds tu esi ieradies šeit uz zemes. Šeit uz zemes un šajā nostūrī, kur 3. reizi jau gaismas pasaule mēģina apturēt tumsas un ļaunumu pasauli, kura izplešās un aprī vienu gaismas pasauli pēc otras. Tu esi uz šīs planētas zeme. Un iespējams, ka tu zini, kā tas ir, ka tevi kāds mīl. Un tu zini, kā tas ir, ka tu mīli. Un iespējams, ka tu zini, kā tas ir, kad ir zaudējums. Un tas prieks, kad ir ieguvums. Un tu zini, kā priecājas tavs ķermenis, ka tu par viņu rūpējies. Un viss šeit ir viena vieta. Tu esi šeit, un tu esi saviem mīļiem un tuvajiem. Un vēl tu esi šai planētai. Tu esi šai planētai, un tu esi šai vietai, lai te vienmēr ir gaisma un mīlestība. Jo tāds ir tavas dvēseles zemes un kosmiskais uzdevums. Tāds ir tavu daudzo mūžu mērķis un dzīves jēga. Būt uz šīs planētas par gaismu un mīlestību. Un pamēģini atcerēties, un ja tu to spēsi atcerēties, tad tu spēsi saprast to, ko tu te dari. Ko tu dari vietā, kur laime mijas ar nodevību, kur mīlestība mijās ar naidu, kur ļaunums mijās ar bērnu smiekliem. Vietā, kur cilvēki nodara pāri dzīvniekiem, un dzīvniekiem atliek vien bezspēcīgi padoties cilvēka varas priekšā. Un tomēr dzīvnieku pasauli pastāv. Dažkārt uzticas cilvēkiem, un putnu dziesmas pieskandina mīļo māmuļu zemi. Arī tad, ja ļaunums ir kā lavīna. Tavu daudzo mūžu mērķis un jēga ir šeit būt. Vai tu to atceries? Vai tu atceries, ka tu esi gaismas Dievs radītājs, un tev ir laba un stipra sirds? Un tu ar savām domām, ar savām gaismas un mīlestības domām
es ieradies šeit, šo pasauli pārradīt. Vai tu to atceries? Un tev ir ļoti svarīgi būt pārliecinātam par to, ka tu no dabas jau esi apveltīts ar gaismas spēku. Un gaismas spēka iegūšana ir vērtīga jebkurā realitātē. Bet sasniegt tādu prāta stāvokli nevienmēr ir viegli. Tāpēc domāšanu vajag attīstīt. Uz to vajag sakoncentrēties, jo citādāk māksla vadīt savas domas nekad neradīsies. Bet ja tu esi spējis atmodināt sevī gaismas spēku, tava domāšana sāk attīstīties pati par sevi, kā daudzpusīgs zieds, kas uziet katru gadu. Spēka apgūšana un apzināšanās ir saprāta pamošanās labākais un pats dabiskākais auglis. Un tava organisma katrā šūnā glabājas atmiņas par tevi, par tavu dvēseli uz zemes un kosmisko uzdevumu. Un dzīve nav nejaušību ķēde. Savā pamatā ir daudz būtņu, empīrisko vienošanos no daudzām realitātēm, kas ir noslēgta, lai atklātu kaut ko jaunu. Un šobrīd augstākais saprāts ved tevi un mūsu planētu pa neredzamo spēku daudzu atklājumu ceļu. Garīgais spēks, fiziskais spēks un vēlēšanās spēks ir paši vecākie un svarīgākie spēki, kas ved tevi pa dzīves apgūšanas ceļu. Vai tu atceries? Vai tu to atceries? Tomēr izsaki, lai mostās tava būtība, lai mostās tava dievišķā būtība. Izsaki domās šo nodomu. Un vēl, tad, kad tu izsaki šo nodomu, paslavies sevi par drosmi atrasties uz šīs savādās, bet tik skaistās planētas. Un, protams, pasaki paldies. Pasaki paldies savam ķermenim, kurš iztur visu, kas ar tevi notiek, ka tu kā dievišķa gaismas būtība, ka tu kā gaismas Dievs radītājs esi iemiesojies šajā ķermenī. Un tavs ķermenis ir tavas dvēseles templis. Un pasaki tam paldies. Un pasaki paldies saviem gaismas skolotājiem. Un pasaki paldies saviem gaismas sargieņģeļiem un visiem gaismas spēkiem. Pasaki paldies tiem, kuri tevi mīl. Un ar garācīm pārskrien pāri tiem, kuri tevi mīl, un atrodas kopā ar tevi uz šīs savādās planētas. Pasaki viņiem visiem paldies par mīlestību, ko ikdienā tu no viņiem saņem visa šī gada garumā, ko esi saņēmis, ko esi dāvājis citiem, jo gads noslēdzas.
Bet mīlestībai nav gada sākuma vai beigu. Ļauj, lai tava mīlestība plūst visur un vienmēr. Un pasaki paldies visam, kas ir. Pasaki paldies. Un tad lēnām un pakāpeniski sāc atgriezties